Fibo Trespo sienu paneļi mitrām telpām tiek montēti uz jau esošas pamatnes, ja tā ir vismaz 12 mm bieza būvniecības plāksne, kas ir pietiekama skrūvju stiprināšanai vai ekvivalentas pamatnes. Virsmai ir jābūt līdzenai, lai nodrošinātu pietiekamu skrūvju saķeri. Ir arī iespējams paneļu stiprināt pie karkasu konstrukcijas ar distanci starp karkasu 600 mm. Lūgums pārbaudīt piegādātos materiālus pirms montāžas uzsākšanas. Ja mitrās telpas grīdē ir no flīzes veidota grīdlīsta piemērotai šķidrcementa vai ģipša bāzes plāksnei, ir jābūt vismaz 200 mm augstumā no grīdas. Mitrās telpās obligāti ir izmantojama alumīnija pamatnes līste. Pamatnes līste ir uzklājama 60 līdz 100 mm no grīdas, mērot līdz pamatnes līstes lejasdaļai. Armējošajam audumam ir jābūt aptuveni 150 mm augstumā uz sienas aiz pamatnes līstes. Svarīgi, lai armējošais audums atrastos vismaz 25 mm virs pamatnes līstes. Visi alumīnija profili pirms montāžas ir jānotīra ar Fibo Clean tīrīšanas līdzekli, lai nodrošinātu drošu līmes hermētiķa pielipšanu. Sāciet montāžu ar telpas stūri un turpiniet to no kreisās puses uz labo. Vienmēr uzklājiet līmi hermētiķa pamatnes līstes aizmugurē tā, lai tas ir uzklāts zem skrūvju urbumiem līstē. Svarīgi ar līmi hermētiķi ir noklāt visu līstes garumu. Pamatnes līste ir piestiprināta horizontāli un pieskrūvēta iepriekš urbtos urbumos. Lāzera mēra instruments šo procesu padara vienkāršāku. Pamatnes līste tiek nogriezta slīpi, lai ietilptu iekšējā stūrī. Video parādīta montāža izmantojot divpusēju stūra līsti. Nogrieziet un stipriniet stūra līstes iekšējo daļu skrūvējot to jau urbtos urbumos. Lai nodrošinātu labāku montāžas rezultātu, neaizmirstiet nomērīt platumu pirmajai plāksnei, tādējādi ekonomējot laiku un materiālu. Fibo Trespo paneļa malu, kura tiks ievietota divpusējā stūra līstē, nozāģējiet. Paneļa piezāģēšana augstumā vienmēr tiek veikta no augšpuses dēļ slīpas malas pamatnes līstei paneļa lejasdaļā. Piezāģējot paneļus, izmantojiet ribzāģi un zāģējiet no paneļa priekšpuses. Noklājiet ar līmi hermētiķi Fibo Trespo paneļa augšējo malu, apzāģēto vertikālo malu un apakšējo malu, kura būs saskarsmē ar pamatnes līsti. Pēc tam panelis tiks ievietots divpusējā stūra līstē. Pārliecinieties, lai paneļi būtu uzstādīti vertikāli. Fibo Trespo paneļus mitrām telpām ar īpašu akvaloku savienojumu stiprina skrūvis skrūvējot caur tām paredzētu slēptu frēzējumu spundes savienojumā, ievērojot distanci starp skrūvēm 200 mm. Pēdējā skrūve tiek skrūvēta ne vairāk kā 20 mm no paneļa apakšas, kurai jāaiziet caur pamatnes līsti. Paneļu augšpusē tie jāieskrūvē tā, lai skrūve tiktu noslēpta ar grieztu līsti. Uzstādot paneļus, neaizmirstiet atstāt 5 mm spraugu starp paneļa augšējo malu un grieztiem. Fibo Trespo paneļu akvaloku savienojums vienmēr jānoklāj ar tam paredzētu līmi hermētiķi. Turpiniet montāžu, uzklājot pietiekamu līmes hermētiķa kārtu uz nelielā iefrēzējuma nākamā paneļa savienojuma vietas priekšpusē, kā arī uz paneļa pamatnes, kura saskarsies ar pamatnes līsti, un augšējās apzāģētās malas. Pēc tam lieciet paneli nedaudz slīpi noliektu attiecībā pret iepriekš uzstādīto paneli un ievietojiet to savienojumā. Līme hermētiķis paneļus cieši savienojot izspiedīsies visā savienojuma augstumā. Nekavējoties notīriet lieko no savienojuma izspiesto hermētiķi. Uzsmidziniet Fibo Clean tīrīšanas līdzekli uz savienojumu un noņemiet lieko izspiesto hermētiķi ar plasmasas lāpstiņu, tad notīriet virsmu ar lupatiņu. Uz paneļa savienojuma nevajadzētu vairs būt hermētiķa paliekām. Pareizi noņemot lieko hermētiķi, savienojuma vieta būs gandrīz neredzama. Pēc šīs procedūras paveikšanas turpiniet montāžu tādā pat secībā, kā iesākts. Ūdens cauruļu pieslēgumu vietas paneļos iestrādā ar lielākā pieejamā diametra urbi. Tam jābūt vismaz 10 mm lielākam nekā cauruļu diametram. Mitrajās telpās visiem urbumiem jābūt hermētiski noslēgtiem. Uzklājiet hermētiķi uz iestrādātā urbuma malām. Ievietojiet paneli tam paredzētajā vietā, aizpildiet spraugu starp ūdens pieslēguma cauruli un paneli ar hermētiķi, tādējādi iegūstot hermētiski noslēgtu rezultātu. Montējot paneli telpas ārējā stūrī, pamatnes līstes galam, kurš tiks ievietots ārējā stūrī, ir jābūt nogrieztam slīpi. Nomēriet paneli un nozāģējiet to nepieciešamajā izmērā tā, lai tas varētu tikt montēts uz pamatnes līstes telpas ārējā stūrī. Uzklājiet līmi hermētiķi uz paneļa apzāģētās malas, kā arī ieklājiet pietiekama līmes hermētiķa apjomu ārējā stūra līstē. Savienojiet ārējā stūra līsti ar paneli un novietojiet to paredzētajā vietā. Pieskrūvējiet ārējo stūra līsti, skrūvējot to jau iepriekš urbtos urbumos. Nomēriet un nozāģējiet nākamo paneli maksimālā izmērā, lai montētu to pie sienas. Uzklājiet līmi hermētiķi uz zāģētās malas, kā arī ieklājiet pietiekamu hermētiķa apjomu ārējā stūra līstes otrā pusē, pēc tam novietojiet paneli tam paredzētajā vietā.
Jānomēra un jānozāģē pēdējais sienas panelis, kurš tiks ievietots iekšējā stūrī. Apzāģējiet paneļa garo malu, kuru ievietosiet iekšējā stūra līstē. Līme hermētiķis tiek uzklāts uz apzāģētās paneļa malas, kā arī uz paneļa apakšējās malas. Panelis tiek uzstādīts to slīpi, ievietojot pret stūra līsti. Kad visi paneļi ir uzstādīti uz sienas, iekšējā stūra līstes ārējā noslēdzošā daļa tiek ievietota savā vietā. Uzklājiet pietiekamu līmes hermētiķa apjomu uz paneļa malām, kuras saskaras ar stūra līstes vizuāli redzamo daļu. Uzstādiet stūra līstes ārējo daļu sākot no lejas uz augšu. Līmē hermētiķim jātiek izspiestam abās līstes pusēs visā tās garumā. Nekavējoties notīriet izspiesto lieko hermētiķa apjomu. Uzsmidziniet fiboklīnu uz virsmas un noņemiet to ar plasmasas lāpstiņu. Notīriet savienojumu ar tīru lupatiņu, pēc kā uz paneļa virsmas nevajadzētu būt vizuāli redzamiem līmes hermētiķa atlikumiem. Notīriet pamatnes līstes un paneļa savienojuma vietas visā telpā no putekļiem, skaidām un hermētiķa paliekām. Uzklājiet hermētiķis ar pamatnes līsti un fibotrespo paneļu apakšējo malu visā telpā. Kā palīglīdzekli varat izmantot caurspīdīgu krāsotāju līmlenti, kuru uzlīmē aptuveni 3 mm augstāk nekā paneļa mala. Uzsmidziniet fiboklīnu un izlīdziniet hermētiķi ar plasmasas lāpstiņu. Nekavējoties noņemiet krāsotāju līmlenti. Spraugai starp paneļa apakšējo malu un grīdlīsti, kas veidota no flīzes, ir jābūt 4 līdz 5 mm. Šo savienojumu vietu, lai abu sasaistītu, pēc tam aizpildiet ar hermētiķi. Veiksmi darbā!